Sveicināti, mani sauc Jānis Mirķis, un es jums pastāstīšu par inventarizācijas veikšanu ar Android aplikāciju Gudra noliktava resursu vadības sistēmā Horizon. Šī video pastāstīšu jums par vienu specifisku veidu, kas būs piemērots tiem, kam ir nepieciešams veikt inventarizāciju pa partijām. Tas ir derīguma termiņi, certifikātu numuri, kaut kas, kas ir unikāls viena veida preces ar dažādām unikālām papildus īpašībām. Un otra lieta, kas ir specifiska šim veidam, jums ir jāsaskaita šī noliktava ar vienu datu lasījumu. Nebūs prātīgi, ja jūs taisīsiet šo dokumentu, saskaitot vispirms 5. daļu noliktavas, pēc tam vēl daļu noliktavas un tādā veidā sūtot datus, jo būs diezgan liela varbūtība, ka jūs ielādēsiet vienus datus uz otriem un beigās tie nebūs korekti. Tātad ar šo veidu mēs veidojam jaunu, jau uzreiz pabeigtu inventarizācijas dokumentu pa partijām. Un mēs viņu varam papildināt pēc tam, mazliet mainīt, bet šis nav veids, kādā savienot vairākus datu lasījumus. Vienīgais izņēmums ir tad, ja jūs pilnīgi precīzi zinat, šo var izmantot arī, ja jūs saskaitat kādas 2 vai 3 preces, kuras varbūt ir vairākās vietās, bet jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka jūs esat saskaitījuši pilnīgi visus atlikumus no vienas preces. Tad jā, jūs varat taisīt vienalga cik šādus te dokumentus, ja jums ir pilnīgi pārliecība, ka jūs saskaitat visu viena veida preci. Tagad iesim aplikācijā, parādīšu, kādi uzstādījumi ir jāuzliek, lai Horizonā iesūtītos nevis barmenu lasījums, bet gan inventarizācija pa partijām. Horizonā inventarizācija pa partijām ir pieejama no šī gada sākuma, no 610. versijas. Tātad aplikācija izvēlamies uzstādījumus, inventarizācija un atzīmējam iespēju nosūtīt pavadzīmi. Kā jūs redzat, zem nosūtīt pavadzīmi ir apakšā papildus rinda izvēlēties partijas. Šajā laukā jums ir jāizvēlās cipars, jāieraksta tas cipars, cik daudz partijas jūs vēlaties, lai aplikācija ielasa. Kā redzat, tur var ielasīt līdz pat 200, bet katram uzņēmumam pašam jāizvēlās, cik jums būtu prātīgi ielasīt, lai tā informācija nebūtu pārāk daudz. Tātad tas nozīmē to, ka jums ielasīsies ne tikai tās partijas, kurām ir atlikumi, bet lai jums nebūtu ar roku jāievada tie partiju numuri, tie derīguma termiņi, kādi ir bijuši iepriekš un kurus jūs varbūt atradīsiet šajā inventarizācijā. Mēs jums aplikācija parāda priekšā, kādas partijas ir bijušas, un ja jūs to atrodat, tad jūs pie šīs partijas pierakstat atlikumu, un tādā veidā pēc dokumentu ievadas un izpildes šī partija atkal būs jums pieejama partiju atlikumos pēc inventarizācijas. Tātad apstiprinam uzstādījumus, izvēlamies inventarizāciju, izvēlamies noliktavu un skenējam preces kodu. Kad mums ir noskanēts preces kods, mums ielasās preces nosaukums un svītru kods. Un zem šī ir partijas informācija. Partijas numurs, derīguma termiņš, dažāda informācija, kas jums varētu būt unikāla vienai precei. Un blakus parādās divas kolonas. Atlikums sistēmā un faktiskais atlikums. Faktiskais atlikums ir tas, kas jums būtu jāizpilda un jāapstiprina, cik tad jūs esat šobrīd noliktavā atraduši. Tātad šajā gadījumā mēs atzīmējam, ka mums sakrīt atlikums ar ķeksīti apstiprinam, un apakšējā rindā mēs izvēlamies, ka mums nav tik daudz, cik mums Horizons piedāvā, mums ir nedaudz mazāk. Un tas mums arī ir jāapstiprina ar ķeksīti, un tad, piemēra labad, apstiprināsim arī vienu partiju, kas mums šobrīd sistēma rāda, ka mums ir 0, bet mēs aizpildam, parādam, ka šis atlikums mums ir, un tad pastīsimies, kā pēc tam tas izskatīsies Horizon pusē. Tā, noskanēšu vēl vienu preci. Pēc tam mēs, kad esam izvēlējušies viena produkta visas partijas, spiežam turpināt. Tad, kad mēs esam saskaitījuši pilnīgi visu noliktavu vai pilnīgi visu vienas preces veidu, izvēlamies pabeigt. Ļoti svarīgi šeit nākošajā logā ir izvēlēties, ka tā ir inventarizācijas pavadzīme pa partijām. Tas vēl ņemot vērā, ka tas ir no šī gada, iespējams vēl daudziem tā būs pirmā reize, kad tiks veidot šis dokuments, tātad
inventarizācija pa partijām, jo tas ir cits dokuments kā vienkārši inventarizācija. Šeit jau mēs skatāmies partiju līmenī. Ievedam paudzības numuru, ievedam pamatojumu, ievedam komentāru. Šo informāciju mēs varam ievadīt, ja mēs vēlamies fiksēt, nezinu, cik ilgi mēs esam skaitījuši un jebkādu citu informāciju, komentāru, kas mums varētu noderēt pēc tam. Izvēlamies iesniegt. Pēc tam mēs pārslēdzamies uz jau horizontā, paskatīsimies, kā tas izskatās no Horizon puses. Tātad šis dokuments mums ir ielasījies nevis bārmenlasījumos, kā mēs agrāk varbūt mēdzām darīt, bet uzreiz inventarizācijas paudzības sarakstā, kā dokuments, kurš atrodas sagatavas statusā. Mēs izvēlamies labot šo dokumentu, ieejam iekšā, redzam visas partijas, ko mēs esam saskaitījuši, izvēlamies fiksēt atlikumus dokumentam, un pēc tam jau varam skatīties, kas mums ir atlikumu apstrādē, kāda informācija un atlikumu korekcijās. Atgādināšu, ka atlikumu korekcijās zem kolonā daudzums, viss, kas ir ar mīnuszīmi, ir tas, ko mēs esam atraduši papildus, un viss, kas ar pluszīmi, ir tas, kas mums ir pazudis. Šeit mēs varbūt ērtības labāk varam pārnest datus uz Excel un paskatīties lielākās starpības un izvērtēt paši jau, vai mēs ticam, vai mēs vēlamies vēl kaut ko pārskaitīt no šī visa. Tad ņemam dokumentu izpildīt, saglabāt, un ar šo arī inventarizācija pa partijām noliktavā ir pabeigta. No šī brīža tad mums ir arī tie atlikumi, kurus mēs esam fiksējuši šajā dokumentā. Paldies par uzmanību, lai jums veiksmīga diena, lai jums ir maz iztrūkumi. Nākošajā video pastāstīšu par inventarizācijām, kas jau ir lielākās noliktavās, kur mēs piedāvājam veikt inventarizāciju izmantojot Excel. Veiksmīgu dienu!